Sveicināti Z-Parks LV video skatītāji! Jūsu uzmanībai kārtējais video apskats. Šoreiz mobilais telefons Sony Ericsson Aino. Sony Ericsson ir izvēlējies tagad tādu kā jaunu stratēģiju saviem telefoniem, nevis dot vienkārši kaut kādu burtiņu un cipariņu kombināciju, bet gan dot tieši nosaukums. Un šis varētu būt viens no pirmajiem Sony Ericsson Aino, un tad vēl nāk arī Sony Ericsson Satio un vēl citi interesanti nosaukumi. Konkrēti apskatīsim šo eksemplāru. Kā jau redzam, telefons ar lielu ekrānu, kas attiecīgi varētu liecināt, ka tas ir skārienjutīgs ekrāns. Tā arī ir taisnība. Taču telefonam ir arī klasiskā cipara tastatūra. Uzreiz var bilst to, ka, lai arī telefonam ir skārienjutīgs ekrāns, viņa pielietojuma iespējas ir ļoti ierobežotas, lai neteiktu, ka stipri niecīgas. Bet to mēs apskatīsim laika gaitā. Bet pirms mēs ielūkosimies pašu telefonu iekšienē, es noteikti gribu parādīt arī šī telefona aksesuārus, kas īstenībā ļoti būtiski šī saka rīka komplekta sastāvdaļa. Pats telefons komplektā maksā aptuveni 250 latus plus mīnus. Un bez paša telefona vien mēs vēl iegūstam šādu te statīviņu. Viņš mums stāv uz galda. Mēs to telefonu varam uz viņa uzlikt. Šādi te viņš stāv. Pirmkārt, viņš lādējās uzreiz, ja mums aizmugurē ir piesprāstas lādētāja kabelis. Un ja mums ir pielikts arī datu kabelis, kas savienots ar datoru, attiecīgi mēs varam elementāri uzreiz komunicēt ar datoru, pārsūtīt failus, šurp, turp, mūziku un tā tālāk. Šī statīviņa kontakti ir pilnīgi tādi paši, kā Sony Ericsson lādētājiem ir ilgus gadus attiecīgi. Tas uzspraušanas process nav tik vienkāršs un super ērts, kā mums varētu gribēties. Mazliet ir jāpierod uzspraust viņu virsū. Pašam tik vienkārši neizdodas. Un kas ir ļoti būtiski, viņas arī var nejauši nolaust, tā kā jābūt diezgan uzmanīgam. Vēl, kā mēs redzam, šim statīviņam sānā te ir vēl viena vieta. Attiecīgi, šim telefonam komplektā nāk arī Bluetooth austiņa. Un to mēs arī varam šeit uzlikt. Čik, un viņa lādējās. Īstenībā ļoti ērts risinājums. Un tas, ka šim telefonam līdzi nāk šī zilzoba austiņa, tas ir ļoti liels plus. Tātad mums ir šī austiņa. Pareizāk sakot, pats modulis, jo austiņas ir šīs te. Tās ir klasiskās, tagad jau, kas nāk Sony Ericsson Walkman tipu telefoniem līdz tās ausu aizbāžamās austiņas, jeb in-ear austiņas. Tad, kad mēs viņas iebāžam kā puļķi ausīs, mēs apkārtējo vidi gandrīz nedzirdam, un mūzikas skanējums ir tiešām baigi labs. Šeit ir 3,5 mm spraudņa vieta. Piespraužam šīs te komplektā dotās, vai arī pilnīgi jebkuras citas savējās austiņas. Lūk, šo te ieslēdzam. Jāpatur te ieslēgšanas podziņu kādu brīdi. Pēc brīža te sāk mirgot diodes, zaļas, violetas un tā tālāk. Tad, kad mūzika skan, viņas pat lēkā un mirgo, un jūs izskatāties pēc mazas Ziemassvētku eglītes. Bet tādā ziņā ļoti pozitīvi, ka jums nav vajadzīgs nekāds vats ar telefonu kopā. Šito jūs varat piespraust te patās knaģīti pie lipas vienalga kur. Un ja austiņas ir ieslēgtas, un ja telefonā ir aktivizēts Bluetooth, ko mēs tūlīt izdarīsim, tad viņas īstenībā savienojas uzreiz, ja viņas kaut reiz bijušas sapārotas. Un mēs arī telefonā uzreiz varam redzēt MH100 un kāds ir uzlādes status tam austiņām. Tā kā ļoti ērta padarīšana īstenībā. Kas ir būtiski, mēs varam klausīties arī radio ar šīm te austiņām. Mums nav vajadzīgs piespraust austiņas šeit klāt, kā tas ir parasti telefoniem, viņas kalpo kā antēna. Šajā gadījumā radio ir iekšā šeit. Cilvēks to varbūt nemaz nenojautīs, un šeit ir tikai tāda kā attālināta vadība radioaparātiņam, kas ir šeit iekšā. Bet viss darbojas absolūti klasiski. Uz austiņām vēl ir parādīšu ātri ir atskaņošanas poga, play stop, pārslēgšanas podziņas, un ļoti interesanti tas, ka šeit ir tāds kā slidināma zona, tāda kā līnija. Un ja mēs pa viņu slidinām ar pirkstu uz augšu, tad mēs skriežam skaļāk mūziku, ja slidinām uz leju, tad klusāk. Nav tur jāklišķinās. Šeit patiesībā pat var redzēt, ja es slidinu, ka samazinās skaļums. Tad tagad ir visklusākais, un tā kā mēs griežam augšā, nekur stabiņš pakāpjās. Tālūk tas izskatās. Mazliet par pašu telefonu korpusu. Patiesībā, viss šis te baltais tā viennozīmīgi ir plasmasa. Visparastākā. Viņa par laimi nav glancēta, tā kā uz viņas pirkstu nospiedumu nerēgosies. Tas, kas ir glancēts, ir šis te tāds spīdīgs zils, violets, lielāk, grūti pateikt kādā krāsā ielaidums. Tas gan speķojās ļoti labi.
Kameras objektīvs var diezgan vienkārši saskrāpēties. Kamera ir 8,1 megapikseļu un kā liecina novērojuma kvalitāte ir īstenībā ļoti ok. Pie nosacījumiem mēs bildējam normālos gaismas apstākļos. Līdz ko ir tāds patumšāks, tā loģiski, ka tur metīsies grauds iekšā. Ja mēs taisam vaļā to telefonu, mēs pirkstu uzliekam virsū uz ekrāna, protams, ka viņš paliek netīrs. Atbīdīšanas mehānisms darbojās ļoti klusiņā, mierīgi. Sony Ericsson arī beidzot ir iemācījies taisīt atbīdāmos telefonus visai sakarīgā līmenī, jāteic pat labā līmenī. Tastatūra man personīgi šķita, lūk, šie visi taustiņi pārāk blīvi salikti. Nav tas komforts rakstot īziņas, kaut vai to pašu W995. Sony Ericsson telefonu man likās daudz ērtāk, jo viņi kaut kā plašāk teņķās sablīvēt, un kaut kā tomēr ir diskomforts arī vadības šeit taustiņi, klausulītes, tas vēl būtu tā, bet šeit īsceļ taustiņš vai C burtiņš, viss tas ir tik cieši. 4-virzienu kursors ir, viss ir ļoti tā diezgan sablīvēts, bet tas laikam atkarīgs no piereduma un no pirksta lieluma. Šeit augšpusē ir taustiņa atbloķēšanas poga, ar kuru mēs varam atbloķēt, lai uz ekrāna var veikt kaut kādas darbības. Šeit ir skaļuma podziņa un šeit ir fotokameras taustiņš. Kas man īstenībā nevisai patīk, bet, laikam jau ikdienas lietotājs to nemaz tik bieži nedara, tas ir atmiņas karšu ligzda atrodas zem vāciņa. Par laimi tas vāciņš nost nāk visai vienkārši. Būtiski piebilst, ka Sony Ericsson tagad ir izvēlējies micro SD standartu, un tas ir tiešām super apsveicami, ka nav memory stick micro M2, bet ir klasiskais micro SD, kas ir, teiksim tā, šo standartu izmanto gan Nokia, gan Samsungs, gan LG, tā kā mums būs daudz vienkāršāk, ja mēs migrējam starp telefoniem, mums nebūs jāmocās ar speciāliem adapteriem, citām atmiņas kartēm un tā tālāk. Komplektā nāk līdz 8 GB atmiņas karte. Super! Lūk, tā atmiņas karte atrodas apakšā zem vāciņa.